Pat 2009. gadā mēs ierakstījām Lāča tēta dziesmas bērnu albumu kopā ar Interu Busuli, Jolanu Strikaitu, Artūru Krastīņu un arī es, tā kā Lācis uzrunāja arī mani. Tāda bija pirmā sadarbība, un pēc kaut kāda pusgada, nepilna pusgada, viņš man uzrunāja saistībā ar mūziklu Pūt vējiņi, jā, un tad tā bija tā pirmā lielā sadarbība ar viņu. Nu jā, un pēc tam es viņam dīdz tādu kādu dziesmu, saku, nu Lācis uzrakst man kādu dziesmu, Lācis uzrakst man kādu dziesmu. Un tad viņš man uzrakstīja to dziesmu, ko runāja par mīlestību, kas ir iekļauta albumā Ziedonis Lācis sievietes. Un tā arī tā ideja kaut kā attīstījās uz to virzienā, ka viņš uzrakstīja, salika daudzas foršas meitenes kopā, aktrises un dziedātājs, un tā radās projekts Ziedonis Lācis sievietes. Nu jā, bet jautājums, vai mēs zinājām, ka mums būs izveidosies tāda sadarbība, ka mēs ierakstīsim albumu kopā, ka viņš man uzrakstīs visu albumu, tādu. Droši vien kaut kur klusībā es cerēju, ka tādas varētu kaut kad notikt. Jā. Tad es viņu atkal uzrunāju, un viņš teica, ka viņš padomās, un tad Lāča stilā iesūtīja man gandrīz visu albumu, jā, uzrakstījis bija. Mēs albumu ierakstījām vasaras laikā, tā kā tas notika, jā, jūnijā mēs sākām strādāt, un jau līdz vasaras beigām, līdz rudenim bijām cauri tā pa lielam, un tad pēdējie štrihi tagad tiek pielikti. Lācis ir super ātrs. Viņam nepatīk kaut kā tā marinēt tās lietas, lai viņas tur nostāvās, ja viņam ir, tad viņam nāk, un tad ir jāstrādā. Neviens neko negaida. Tas notika tiešām ātri, un es esmu priecīga par to un gandarīta īstenībā, jā. Galvenais tagad, lai tas viss aiziet līdz cilvēkiem, un lai viņi saprot un iemīl to mūziku un dzeju.